Mēs tev pastāstīsim brazīliešu stāstu par to, kāpēc pērtiķi domā, ka visi banāni pieder viņiem. Senos laikos, kad bija tikai viena veida banāni un daudz pērtiķi, tad dzīvoja viena maza vecenīte. Viņai piederēja liels banānu koku dārzs. Viņa pati nevarēja novākt visus banānus un noslēdza darījumu ar lielo pērtiķi, bet lielais pērtiķis paņēma sev viskaistākos banānus, bet vecenītei atdeva mazus un sapuvušos banānus. Mazo vecenīti tas ļoti sadusmoja. Viņa izdomāja viltīgu joku. Nākamajā rītā viņa pagatavoja vaska figūru. Tas izskatījās pēc tirgotāja puika. Tam uz galvas bija kārtinošs banānu grozs, bet mazo laika garām gāja pats lielākais pērtiķis. Viņš domāja, ka vaskā figūra ir ielas tirgonis. Pērtiķi mēdza grozīt tirgotāja puika. Šodien viņš mēģināja pieklājīgāk izlūkties banānus. Tirgotāja puika, lūdzu iedod man banānu. Vaska figūra neko neatbild. Pērtiķis teica vēl skaļāk. Tirgotāja puika. Pērtiķis kliedza visā rīklē. Tirgotāja puika, ja tu man neiedos banānu, es tev pagrūdīšu un tev visu banānu izskatīs. Vaska figūra neko neatbildēja. Pērtiķis parāva vaska figūrai aiz rokas un roka iestrēga vaskā. Tirgotāja puika, ja tu man neatvairīs rokas, tev parāvšu aiz otras rokas. Pērtiķis parāva vaska figūru aiz otras rokas. Tirgotāja puika, lai vaļā manas rokas un iedod man banānu. Vaska figūra nelaida viņu vaļā. Pērtiķis uzkāpa uz kājas, pērtiķis brēca. Tirgotāja puika, lai vaļā manas rokas kājas. Vaska figūra neatlaida. Tirgotāja puika, lai vaļā man ķēniņa, es pasaukšu palīgam visu pārējos pērtiķi. Vaska figūra nelaida viņu vaļā. Pērtiķis sāk kliegt, kad sakrēja visādi pērtiķi. Vesela pērtiķu armija devās palīgā lielajam pērtiķim. Vismazākais pērtiķis izdomāja plānu, lai palīdzētu lielajam pērtiķim. Visiem pērtiķiem bija jāuztaisa piramīda, tā lai viskaļākais pērtiķis ir pašā augšā un saulītei lūgtu izkausēt vaska figūru. Pērtiķis ar skaļāko balsi stāvēja piramīdas augšā, un pavisam drīz saule bija sasaukta. Saule raidīja viskarstākos starus, un vaska figūra sāka kust. Pērtiķis lēnām sāka atbrīvoties. Kad vaska figūra bija izkususi, tad pērtiķis atkal bija brīvs. Mazā vecenīte to ieraugot, nolēma vairs neaudzēt banānus. Nolēma atcelties uz citu pasaules malu un audzēt kāpostus. No tā laika līdz šodienai visi pērtiķi domā, ka visi banāni pieder viņiem.